Paldies! Paldies visiem! Un labvakar, man ir liels prieks būt ar jums, un tā ir tiešām tas ir tāds liels gods. Un jūs redzat, ka man tā ir nozīmīte, kura ir Ukrainas ģimenes mediātora nozīmīte. Un es, Karli, mēs runāsim par vardarbību ģimenē un mediāciju. Un es sākšu par ļoti augstiem ģimenes vardarbības līmeņiem, par kuriem mēs, protams, zinām, bet tie tiešām ir ļoti augsti. Apvienotajā karalistē katras 30 sekundes notiek vardarbība ģimenē un 24, un par to tiek informēta arī policija. Bet daudzos gadījumos alkohols un aprēdinošo vielu lietošana ir ietekmējošs faktors, bet mēs zinām, ka tikai 24% no visiem gadījumiem tiek ziņoti. Un viena no 4 sievietēm, 1 no 6, 7 vīriešiem, sievietes pareizāk ir vai nu partneris vai bijušās partneris piedzīvo vardarbību, un 1 no 5 pusauģu meitenēm iepazīšanās attiecību laikā piedzīvo vardarbību ģimenī. Un nākamais slaids, lūdzu. Paldies! 21. gadā tika pieņemts attiecīgi likums par vardarbību ģimenē, un tur ir šī ģimenes vardarbība attiecīgi tiek definēta. Vai nu tas ir tāds modelis vai kaut kāda atsevišķa vardarbības gadījumi. Austrālijā pētījums par vardarbību ģimenē runā par to, ka vardarbība var būt fiziska un seksuāla, un tā ir liela ietekme šai seksuālajai un psiholoģiskai vardarbībai ir pat daudz lielāka ietekme nekā fiziskai vardarbībai. Un tad pāriesim uz 5. slaidu, kur runāts par Austrāliju. Tātad šai verbālai, psiholoģiskai un emocionālai vardarbībai ir pat lielāks svars. Apvienotajā karalistē Rozija Dufīlda 2019. gadā 2. oktobrī uzstājās parlamentā un stāstīja par savu personīgo pieredzi vardarbībā no savu partneru puses. Un viņai tiešām viņas runa guva liels ovācijas no kolēģiem un deputātiem. Dažādi vardarbības veidi ģimenē rada dažādu risku, un dažos gadījumos partneri apvaino viens otru, mētājas ar mantām, un bērni var būt liecinieki šīm ainām pat tad, ja traumas vecāki viens otram nav radījuši. Citos gadījumos vardarbība var noteikt pirmo reizi tad, kad viens partneris paziņo otram, ka vēlas šķirties vai dzīvot atsevišķi. Un tad var būt kaut kāda lietu mētāšana un pļaukas. Tas var būt vienkārši viens gadījums, kas vispār nav raksturīgs viņa attiecībai. Un šie 2 gadījumi attiecīgi ir jānošķir viens no otra. Vardarbība ģimenē ļoti nopietni ietekmē bērnus. Vardarbības gadījumos ir ļoti svarīgi paskatīties, vai nav vardarbība arī pret bērnu. No 1 līdz 5 bērniem ir sadzīvojuši ar vardarbību ģimenē, un 62% no šiem bērniem ir cietuši no vardarbības tieši, vai arī ir cietuši no kaitīgās ietekmes redzot vai dzirdot vardarbību ģimenē pret citu pieaugušo vai bērnu. Un Anglijas tiesību aktos ir noteikts, ka būt par liecinieku vardarbībai ģimenē arī ir vardarbība pret bērnu.
Trūkst vietu sieviešu patversmēs. Sievietēm, kas mēģina aizbēgt no vardarbīga partnera kopā ar bērnu. Un 2004. gada janvārī apvienotās karalistes valdība piešķīra 2 miljonus sterliņu mārciņu, lai ļautu vardarbības ģimenes upuriem bez finansiālā atbalsta pieteikties maksājumam līdz 500 mārciņām. Un atrastu jumtu virs galvas, vai arī varbūt 2500 mārciņu, lai varētu samazināt depozītu īrētam mājoklim. Tas ir tā kā tāds plāksteris, kas dod zinām drošības sajūtu, bet tomēr neatbrīvo sievieti no bērnu no nodarītā kaitējuma. Lielākoties sievieti, iet runa par sievietēm un bērniem. Un nākamo slaidu lūdzu. Šķirta dzīve neizbeidz vardarbību ģimenē, tā var pat palielināt risks mātei, lielākoties mātei un bērnam. Jo pamestais vecāks, bieži tas ir tēvs, var vērsties tiesā ar prasību nodrošināt saskarsmi ar bērnu vai tik pieņemt lēmums, ka iespēja dzīvot bērnam ar tēvu. Un, ja abi vecāki nav apmeklējuši mediācijas informatīvo un novērtēšanas sanāksmi iepriekšējo 3 mēnešu laikā, tad tiesai ir tiesības noteikt viņu piedalīšanos tādā sanāksmē atsevišķi ar kvalificētu ģimenes mediātoru, bet pašai tiesai nav tiesības veikt mediāciju. Abām pusēm ir jāvēlas piedalīties šādā sanāksmē bez kaut kāda spiediena, un ja viņam tas ir piemēroti. Pirms prasības iesniegšanas tiesā par bērniem vai finanšu lietām, civiltiesiskajā procesā likums prasa, lai puses noteikti apmeklētu šādu mediācijas informatīvo novērtēšanas sanāksmi, ko kvalificēts un valstī reģistrēts ģimenes attiecību mediātors, bet daži cilvēki tomēr to nedara. Un ir arī izņēmumu kategorijas tajos gadījumos, kad, piemēram, no policijas vai sociālā darbinieka vai ārsta jau ir gūti pierādījumi par vārdarbību. Atbildētājiem faktiski nav jāapmeklē atsevišķi informatīvas sanāksmes, bet tiek lietota skrīninga procedūra, lai noteiktu, vai tāda pārbaudas procedūra, lai atklātu iespējamas bažas par vardarbību vai citu kaitējumu, vai apgalvojums, ka kāds cilvēks, kāds no pusēm ir bijis vai varētu būt vardarbīgs pret citu personu. Tas ir no ģimenes mediācijas padomas prakses kodeksa. Kad mēs, kad notiek šāda sanāksme, tad mediātoram ir jāizrāda empātija un jāveido saikne ar personām, kuras varbūt ļoti noraizējušās, nomāktas. Mediātoram ir jāsaprot viņu stāvoklis, kas viņam pusēm ir steidzīgi vajadzīgs, jāizskaidro mediācija un citas iespējas, kā arī jānovērtē mediācijas piemērotību un vēlēšanās cilvēkiem piedalīties šajā mediācijā. Tas ir jāuzdod šie jautājumi ir jāuzdod tādā draudzīgas sarunas veidā, nevis kā pratināšana. Un jautājumiem jābūt rūpīgi sakārtotiem secībā, jāsāk ar tādiem plašākiem un varbūt tādiem vienkāršākiem jautājumiem, vai, piemēram, vai jūs strīdējāties pirms šķīrāties, un tad pēc tam šie jautājumi jau kļūst detalizētāki, lai saprastu, kāda ir šī vardarbība bijusi precīzi, cik bieži tā ir bijusi. Tātad šim nolūkam mediātoriem ir tāda sīk izstrādāta anketa, kur viņi var atzīmēt katru jautājumu tā, lai varētu pēc tam saprast, kāds atbalsts ir katram cilvēkam vajadzīgs, vai lieta ir piemērota mediācijai. Viena no lietām, kas mums ir jāsaprot, kā mediācija nenozīmē partneru aizsardzību. Tas nav tā kā jurists vai ārsts, un tās problēmas,
Un nav arī tāds prakses, nav mediātors, nav tāda specializēta profesija kā ārsts vai psihologs, un tāpēc ļoti daudzi cilvēki var uzņemties mediāciju, un tā pieredze var būt ļoti slikta, jo cilvēks varbūt griezies pie mediātora, kurš nav pietiekami labi sagatavots. Šis jautājums ir jārisina. Un, protams, ir jāskaidro arī cilvēkiem, ka mediātoram tomēr ir jābūt akreditētam. Tas ir nacionālajā reģistrā un kas attiecīgi ir apmācīts un akreditēts un kvalificēts. Un mediācija ir piemērota tad, ja ir tāda kopēja sanāksme, tad mediāciju nevajadzētu veikt, tā palielina risku. Ja ir kaut kādas bāžas par to, ka varbūt viens no partneriem varētu kļūt vārdarbīgs vai sekot otram partnerim, pat ja šādā kopīgā sanāksmē viss tiek kontrolēts, tad tomēr ir šīs bažas, kā vardarbīgais partneris seko otram partnerim, uzbrūk tam un noskaidro viņa uzturēšanās vietu. Kad mediācija tiek uzskatīta par piemērotu, tad mediācija notiek, mediātors attiecīgi informē tiesu par to, ka dalībnieki ir attiecīgi mēģinājuši ir piedalījušies mediācijā, un ja viņi atsakās, tad arī par to jāinformē tiesa. And an application can then be made for a court order on child-related issues or other matters. Un, ir norādes, ka bērnam ir nepieciešama aizsardzība. Mediātoram nekavējoties jāvēršas bērnu aizsardzības iestādē, lai veiktu papildu izmeklēšanu un vajadzības gadījuma aizsardzību, piemēram, bērnu nodošanu aprūpē. Un ir daudz ģimenes, teiksim, laulības partneri, kas tiešām ir saistīti ar kaut kādiem šķiršanas rīkojumiem, un īstenībā tas varētu ļoti ilgt vairākus gadus, un tad faktiski ir tādas situācijas, kad bērns var piedzīvot, jau ir piedzīvojis vardarbību, un vai tā tiesa nodrošina drošību. Un persona, kas piedzīvojusi vardarbību, viņa jābūt atdalītai no iespējamas varmākas. Un sakarā ar pētījumiem dažreiz ir tā, ka tiesas nolēmumi vai rīkojumi faktiski palielina riskus saistībā ar bērna drošību. Un kad vecāks, kas dzīvo ar bērnu, neļauj bērnam sazināties ar tēvu un saka, ka tēvs ir vardarbīgs, un bērns beigās atsakās kontaktēties. Un tēvs var šajā gadījumā atriepties, apsūdzot māti, ka viņa to tēvu atsvešina. Tas notiek dažādās valstīs, ne tikai apvienotā karalistē. Un šī atsvesināšana nozīmē, ka bērns atsakās no vecāka, jo faktiski viņa rīcība apzināti vai neapzināti ietekmē otrs no vecākiem, kas dzīvo kopā ar bērnu. Un bērns var nokļūt neveselīgā vai toksiskā trīsstūrī, kurā mātes apgalvojumi par tevu vardarbību ģimenē tiek pretstatā tēva apgalvojumiem. Bet īstenībā, kad jaunieši tie, kuri pārdzīvo vecāku šķiršanos, kad viņi bija bērni,
Viņiem ļoti grūti to pārdzīvot, un dažreiz viņi tiešām atsakās no kontaktiem ar otro vecāku. Un viņi skaidro, ka tas nenotika tādēļ, ka tas vecāks viņu atrunāja, bet tur bija pavisam citi iemesli. Viņi mēģina tos iemeslus paskaidrot vai izklāstīt. Sievietes, vardarbīgi vīrieši, kā arī sievietes nāk no dažādām sociālām grupām. Un dažreiz ļoti grūti atšķirt tos, kādus riskus viņi rada saviem partneriem vai bērniem. Un advokāti un tiesneši var pienācīgi nevar pienācīgi novērtēt riska pakāpi, ko rada vīrieši, kuriem izdodas sevi pozicionēt kā labākus vecākus. Un izmantojot nepilnības mātes audzināšanā vai viņas garīgas veselības problēmas. Un tā saka, ka tas ir pierādījums, ka māte nav piemērota rūpēties par bērnu. Un tādā veidā tiesa izdod rīkojumu, kā, diemžēl, māte nevar rūpēties par savu bērnu. 2020. gadā apvienotās karalistes tieslietu ministrija publicēja gala ziņojumu par kaitējumu riska novērtēšanu bērniem un pieaugušiem bērnu civiltiesību lietās. Un šis dokuments ir zināms, ka ziņojums par kaitējumu. Un šis ziņojums kritizē sacīkstes princips. Kritizē tā saucamo sacīkstes principu, kas ilgstoša tiesvedības laikā nostāda vecākus vienu pret otru. Un ziņojumā arī tika identificēta kontaktu atbalstīšanas kultūra, kur tiesas par prioritāti nosaka bērnu kontaktus ar vecāku, kurš nedzīvo ar bērnu, un mēdz ignorēt vai noraidīt apgalvojumus par vardarbību, un tādējādi pakļaujot bērnus arī turpmākam riskam. Jā, kāds no vecākiem, kurš meklē kontaktu, apsūdz vecāku, kas dzīvo ar bērnu par otrā vecāka atsvesināšanu, tiesa parasti ieceļ bērnu ekspertu, kuram jāizmeklē šo jautājumu un jāsniedz tiesa ieteikumus bērnu interešu vārdā. Bet ļoti bieži tiesas tiek kritizētas par nesertificētu bērnu ekspertu iesaistīšanu, kuriem tiek liekts runāt ar bērnu vai kuri neņem vērā bērnas dažas bažas vai iebildumus. Un arī bija pētījums, kuru tikko publicēja, kurš tika attiecīgajā žurnālā izdevumā, un es jums varu piedāvāt vairāk faktu. 45 lietas tika analizētas, kur sievietēm bija nodarīts pāri, un faktiski tiesa nepiedāvāja adekvātu aizsardzību, un viņa nevar ieklausīties bērnos. Un, kad bērniem uzdeva jautājumus, kāda ir jūsu pieredze, un viņa runāja par to kvalitāti, kādas bija attiecības ar vecākiem pirms šķiršanās, vai bija labas attiecības ar māti vai ar tēvu pirms viņi aizgāja no mājām. Un kontakts tā kā turpinājās, un gan vecāks, gan bērns gribēja turpināt šo kontaktu. Un, jā, tomēr šķiršanās process notika bez mediācijas, tad tas arī faktiski bija labvēlīgi bērniem, bet bērni, kad bērniem tika piemēroti kaut kādi pasākumi pret viņu gribu, tas tiešām bija saistīts ar kaitējumu bērniem, jo viņi bija spiesti rīkoties pret savu gribu, un tāpēc
Protams, jābūt bērnu konsultantam, jeb mediātoram, kuram attiecīga papildu apmācība. Un es tikko runāju par šo te pētījumu. Tas bija decembrī, jā, ka es tikko jums stāstīju, kā bija tiešām, ka māte piedāvāja kaut kādus nepatiesus apgalvojumus par bērna tēvu, un tiesnesis lēma, ka bērnu, kas bija vidusskolas vecuma, bija jāizņem no mātes aprūpes un jādod tēvam, un meitenīte to negribēja. Un tiesnesis arī lika šai nesertificētai bērnu ekspertei, kura sevi nosaka par psihoterapeita, kopā ar meiteni uzņemtiet terapeitisko darbu programmu. Un te arī sanāk, ka bērna bāžas un arī bērna jūtas absolūti netiek ņemtas vērā. Un līdzīgi pētījumi tika organizēti arī citās valstīs, un arī presē bija dažādi raksti par to, kad bērni pret viņu gribu nodoti tēvam, tad tie bērni aizbēga un galu galā atgriezās pie mātes. Un, kā es jums teicu, pirmīt bija pētījums, kur bija iesaistīts 45 sievietes, un, kuras apsūdzēja savu bijušu partneru vardarbībā, un viņa teica, kā tas viss ietekmēja viņu veselību. Un viņa runāja arī par tiesas procesu, kā tas process bija tā kā virzīts pret viņām. Un mēs varam nākamo, tas ziņojums par kaitējumu, par kuru es tikko runāju, tajā ziņojumā ir konstatēts, ka vienas no sekām, ka bērns netiek uzklausīts efektīvi, ir tas, ka iemesli, kāpēc bērns nevēlas kontaktēties ar māku, netiek pareizi izpraisti, vai vispār nav ņemti vērā. Ja mēs uzmanīgāk uzklausīsimies bērnus, tad varēsim saprast, vai apgalvojumi par vecāku atsvešināšanu ir vai nav nozīmes. Tad, ja mēs runājam par mediāciju, ja kopīgas mediācijas tikšanās nevar būt piemērotas un arī tiesas nenodrošina aizsardzību, vai ir kaut kādi citi riski, vai ir kāds cits process, kas palīdz šitiem vecākiem izstrādāt bērnu interesēm atbilstošus pasākumus un dot bērniem iespēju brīvi un droši runāt ar profesionālu un kuram viņi varētu uzticēties. Un pirms es došu vārdu Kārlijai, es gribētu uzsvert, kā vecāki un profesionāli, viņiem vajadzīga informācija, kur viņi var atrast palīdzību. Un ļoti bieži viņi nezina, ka viņam ir tiesības konsultēties un pieņemt lēmumu. Viņi vienkārši nav lietas kursā par to. Un jā, viņam vajadzīga palīdzība, viņi vienkārši nezina, kur griezties. Un viņi baidās, ka viņiem būs problēmas un viņiem grūti runāt ar kādu. Un īpaši gaidot tiesu. Un es domāju, ka šeit ir jāiesaista kvalificēti cilvēki, kvalificēti profesionāļi, mediātori. Un pētījumiem bija ziņots, ka tiešām ir ļoti bieži cilvēki, gan vecāki un bērni, jūtās labāk. Un viņiem jāieklausās bērnos, viņam jāsaprot, kādas bāžas ir bērniem, un vai viņam pārstāt diskutēt, un varbūt viņam tiešām vajag pārstāt runāt par to, kad bērni apmeklēs citu vecāku pirmdienu vai otrdien, varbūt vajag ieklausīties bērnā, lai bērns piedāvā savu risinājumu, kādas ir bērna domas.
Jā, kad viņi ieklausās bērnos, tad viņi saprot, ka tas bija ļoti jēgpilni. Un, manuprāt, tiešām vajag vairāk informācijas. Un gan advokātiem, gan tiesnešiem. Un es ceru, ka strādājot kopā dažādās valstīs un daloties ar saviem pētījumiem, kā mēs to darām šodien, un praktizējot, mēs varam turpināt iet uz priekšu.